Atgriežamies ētrā. Mieru. Tas nebija jums domāts. Tas bija tam, kurš domā, ka visu var. Tā. Tad cik, lai ar nākamo mēnesi pirmais cilvēks, kuram neienāk nauda kontā, tā ir Maruta Majevska no Aizkroklas Sīpolu. Jūs varat ievākt informāciju. Tālāk. Es pateikšu, kādā secībā visiem uzreiz neņemt pensijas nost, bet sākiet ar Marutu Majevsku. Pēc tam es skatīšos, kam vēl noņemt. Viņa ir ļaunuma iemiesojums. Viņu vajag aizsūtīties 100 kilometru. Es to izdarīšu. Bet neteikšu kā. Tātad, draugi mīļie, mums kādu laiku vajadzēs atstāt pilsētas, jo tur elektrības nebūs. Tāpēc gatavojieties pārvākties uz laukiem vismaz kādu laiku. Visu priekšā neteikšu. Es jau būtu pateicīgs, ja jūs vispār viņai nobloķētu kontu. Jūs izdomājiet. Jā, es jums ieteikšu pārskaitīt viņas naudu uz manu kontu, ja gribat palikt dzīvi. Tik ļauns es esmu, jā. Bet neko darīt. Jo viņa negrib strādāt. Viņa domā, ka viņai pienākas pensija, viņa nobraukājas ar trolejbusu. Tad bija trolejbus parka. Nesteidziniet. Operātori, dispečeri, vienalga, kas viņa tur bija. Dispečeri. Tā viņa vadīt māk. Pēc manas sievas norādījumiem. Bet norādījums sievai dod es. Viņa to nesaprot. Viņa domā, ka mana sieva ir augstākas hierarhijas. Bet par manīm neviena augstāka nav un nekad nebūs. Iesako. Dzīvokli viņas nepērciet, bet viņai par visu būs jāmaksā. Par elektrību, par gāzi, par visu pārējo. Un tad, lai viņa domā, kur sākt strādāt. Viņa dzīvo taupīgi, jā, piekrīt. Viņai pietiek, viņai ir diezgan laba pensija. Viņai pār 1000 ir uz konta. Es sadedzināju pēdējo izdruku viņas. Viņa jau sedz maksā maksājums manas sievas. Faktiski manējos maksājums maksā. Mēs viņai dodam fizisko naudu. Viņa pārskaita no sava konta. Jo mana sieva vēl nav apguvusi to, ko es māku. Bet man viņa neusticās. Un ļoti labi, ka neusticās, jo viņai nekas nav jāzina par manīm. Es tikai jums pasaku. Un dzird visi tie, kam jādzird. Ne vairāk, ne mazāk. Neko pilikt, neko atņemt. Točku. Tālāk, kas man vēl jāpasaka? Manai sievai nevajag ņemt nost uz mana konta. Nē, to nevajag. Lai viņa domā, ka viņa ir karaliene. Bet viņai būs sura grūti jāstrādā, lai būtu par karalieni.
Viņi domā, ka viņi taisa rotas, un viss viņai būs. Nebūs. Bez manis viņai nekas nebūs. Es uztaisīšu viņai labu reklāmu. Bet ne tūlīt. Nu, labi, tūlīt. Viņa taisa akmeņu rotas no īstajiem dabīgiem akmeņiem. Viņa ņem katram cilvēkam individuāli pēc enerģijām, lai būtu aizsardzība un tētē. Viņa zina un jūt, kuram ko vajag. Brends vēl nav. To mēs izdomāsim. Varbūt ir. Ir. Atstarpe. 3 punkts. Atkāpe. Punkts. Tie nebūs viņas iniciāļi. Ziniet, reklāmai nav nozīmes. Svarīgi, lai strādā. Un labi strādā. Es jums iesaku makitu. Tas ir labākais instruments. Nevajag ņemt dārgākos. Kas nākamais nāk sarkanais, jā? Tas ir man paredzēts. Un citiem, kuriem ir paredzēts. Un kuri var atļauties. Tā. Dviņojas un ielāc viss atā.